Cilvēku, kas zinātu, kur aug pašas labākās ārstnieciskās zālītes, kā tās pareizi kaltējams un pielietojams, nebūtu nav daudz. Tāpēc ir īpašs prieks, ka ir entuziasti, kas ne tikai visu zina par ārstnieciskajiem augiem, bet paši tās arī kultivē un piedāvā plašākai sabiedrībai. Katrā klimatiskajā joslā dzīvojošajiem vispiemērotākie ir tieši tajā pašā vidē augošie augi, jo tajos ir visvairāk viņiem nepieciešamo vielu. Vadoties pēc šī principa, pašmāju uzņēmums Rūķīšu tējas pirms aptuveni 15 gadiem uzsāka 2 ārstniecisko augu – kumelīšu un piparmētru audzēšanu. Pirmie 2 gadi pagāja gaidot, kamēr augus varēs novākt, bet jau tūkstošgadus mijā aptieku plauktos parādījās pirmie iepakojumi ar nosaukumu Rūķīšu tējas. Tā ideja radās visam nejauši. Tikai es apprecējos un sievas tēvs nodarbojās ar ārstniecības augiem un nodibināja firmu Planta Medika. Mēs ar sievu bijām tie, kas braukāja pa pļavām vārt sauļus augus. Un tad 97. gadā nopirkām šo māju Rūķīšu un sākām paši kultivēt. Un tā 2000. gadā nodibinājām saimniecību Rūķīšu tēja un sākām paši arī fasēt. Tagad jau kumelītēm un piparmētrai pievienojušies 10 citu augu, kas noderīgi pie dažādām kaitēm vai veselības problēmām, kopumā ap 50. Piemēram, asins zāle jau vairāk kā 2400 gadu pazīstama kā sāpes remdējošs līdzeklis. Kaķpēdiņa uzlabo vielmaiņu, bet baldriāns uz cilvēkiem iedarbojas izteikti nomierinoši. Viss nāk ar pieredzi, neviena literatūra nav specifiski rakstīta pārsniecības augu audzēšanu. Mēs mācāmies jau vairāk kā 15 gadi un vēl mums ir daudz ko mācīties. Katram kultūra augam ir savas prasības, arī laikapstākļi katru gadu ir savādāki. Mums vienu gadu līst, vienu gadu pa sausu ir. Arī, teiksim, tur jāņem vērā, lai tās kultūras padotos. Un tās sēklas pārsvarā viss mums ir pašaudzēts, teiksim, nopērkot vai nu dažas paciņas sēklu, vai nu, teiksim, savvaļā savācot kādu tēju sēklu. Viss lielākais darbs, lai tiktu pie glīti safasētajām tēju paciņām, tiek padarīts vasarā. Ārstniecības augi mēdz būt arī diezgan prasīgi. Tie vismaz 4 reizes gadā ir jāravē. Jau jūnija sākumā var novākt pirmos darba augļus – raskrēsliņus, melisu un kumelītes. Savukārt daži augi no laukiem tiek vākti vēl oktobrī, kā pēdējais no tiem ir baldriāns. Kumelītes, tāpat kā piparmētras, no lauka tiek novāktas mehanizēti, bet visi pārējie augi, izmantojot dārznieku šķēres, tiek novākti ar rokām. Tāpēc uzņēmums, kurā ikdienā strādā 7 darbinieki, vasarās vēl pieņem papildus palīgus. Tējas ved uz uzņēmumu ražotni un liek uz īpašiem sietiem, bet tos savukārt ievieto žāvēšanas skapjos, kur augi dienu vai 2 pavada +40, +50 grādu temperatūrā. Kad tēja izžāvēta, no 1 tonnas augu sanāk apmēram 130 kg gatavā produkta. Dažas tējas, piemēram kliņģerīšu, uzreiz pako ražošanas maisos, lai visu rudeni un ziemu varētu fasēt. Taču lielākais vairums augu tiek samalti smalkāk un vēl izsijāti, lai atdalītu rupjākās daļiņas. Smalkās augu daļiņas automātiski tiek pakotas maisiņos ar striķīšiem. Savukārt rupjākās tējas daļiņas ar rokām tiek pakotas bēramo tēju maisiņos. Tēja tiek paņemta īpašā mērtrauciņā, nosvērta un tad caur piltuvi iebērta paciņā. Ļoti populāri ir kļuvuši Rūķīšu tējas gatavotie dažādu tēju maisījumi. Sevišķi tos iecienījuši dažādi uzņēmumi kā jauku dāvanu saviem sadarbības partneriem. Rūķīšu tēja turklāt piedāvā uz iepakojumiem uzdrukāt nosaukumus pēc klientu pieprasījuma. Pavisam šobrīd tiek piedāvāti ap 20 maisījumu, kuru receptes meklētas gan senās grāmatās, gan arī ar interneta palīdzību. Ļoti laba recepte ir augļu tēja. Te ir āboli, mellenes, dzērvenes, avenes, kuru pēc tējas izvārīšanas var apēst visu. Vai arī, teiksim, šo te var ņemt un vārīt saldu ēdienu. Kas attiecas uz aizvadītā gada plašo krīzi, uzņēmums uz to raugās mierīgi un caur laika prizmu. Mums tā krīze bija tā, kad citiem nebija krīze, tā, ka visi dzīvoja zaļi, tad mums bija krīze vēl. Un tagad mums tie pirmie 10 gadi, tie grūtākie, tie tagad aiz muguras. Pateicoties arī hipotēku bankai, mums ir ņemti vairāk kredīti, iegādāts vairākas iekārtas, arī jaunā ražošanas tekstē būvēt pa hipotēku bankas piešķirto naudu.
saprātīgi, teiksim, domājot, kur ieguldīt līdzekļus, pakāpeniski attīstoties. Tā arī esam nonākuši līdz tādam brīdim, ka mums tagad ir diezgan lielas ražošanas jaudas, un ar katru gadu mēs, teiksim, esam spējīgi palielināt ražošanas jaudu. Starp citu, vasarās Rūķīšu tēja pa saviem laukiem un ražotni rīko ekskursijas visiem, kurus interesē, kāds ir ceļš no ārstniecības auga līdz veselīgai tējai.